Parasti ir tas jau miljonārs. Nu, tur es atceros tāds smieklīgs stāsts, lai varbūt cilvēki, lai saprastu, NHL spēlējot, tu noslēdz līgumu pa 1 miljonu. Nu, oficiāli tu esi miljonārs. Tikai no tā līguma, tā kā es spēlēju Kanādā, tu dabūni apmēram 32%, kas atnāk tev. Un pārējais ir nodokļos? Vai? Nu, Kanādā ir 51%, kur es spēlēju, un tā arī jau nodoklis 51%, 5% aģentam no tava līguma. Un tad mēs vēl maksājām, tajā gadā bija 16% jāiemaksā līgai. NHL mēs iemaksājām. Jo, ja kāda komanda tur finansiāli netiek galā, to nosedz spēlētāji. Nu, un tad uz rokas no tiem bija 72% mēs maksājām. Uz rokas 28% palika. Nu, tā kā liekas, ka tu esi miljonārs, bet no tā vēl, no tiem 28% man bija jāīrē māja. Man bija jāierē mašīna, jo es nevarēju uzreiz nopirkt kaut ko. Protams, tiem, kam ir lielie līgumi, tur pa 10 miljonu, viņš nopērk to māju. Nu, es nezaudēju to naudu uz īrēm. Nu, braucot prom, viņš viņu pārdos. Un, kā pārdod parasti vēl pat vairāk drusciņu, ja nav kaut kāda krīze. Tā kā tas ir atkal, viņš ir jau plusā.